Mārtiņš Arelis, dzimis 1980. gadā, šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī, Daugavgrīvas cietumā. Otrā sodāmība, bet cietumā atrodas pirmo reizi. Notiesāts uz mūžu. Cik reizes jūs kopumā esat sēdējis cietumā? Tā ir pirmā reize. Tā ir pirmā reize. Tātad, un pirmā reize, ja es pareizi saprotu, šeit jūs pārveda. Es izmeklēšanas laikā sēdēju Valmieras cietumā. Valmieras cietumā, ka man iedevā stājās spēkā prigovors, mani pārveda uz Jelgavas cietumu. Es Jelgavas cietumā nosēdēju no janvāra līdz novembrim. No novembrī mani pārveda uz Daugavpils cietumu. Un tagad 2012. gadā es dabūju video pakāpi. Un tā kā atvēru tādu 5. korpusu, man deva iespēju atbraukt uz šejienu. Un cik kopumā gadus jūs jau esat ieslodzījumā? Kopš 2004. gada maija mēneša. Vai varat pateikt tagad, par ko jūs esat šeit? Jā, es esmu spriedumā, es esmu notiesāts par slepkavību un par izvarošanu. 2004. gada maijā Mārtiņš Arelis kā ierasts devās uz darbu. Pa ceļam viņš pamanīja pazīstamu meiteni, kuru izvaroja, aplaupīja un nogalināja. Savu vainu daļēji atzīst, taču kameras priekšā rīcības motīvus paskaidrot nevarēja. Pastāsti savu versiju, proti par gadījumu, kad nonāca ieslodzījumā šeit un par ko. Tātad secīgi, kad pamodies no rīta un līdz aizgāja gulēt tajā liktenīgajā dienā. Būtībā kaut kādā ziņā visticamākais sākās no tā, ka nebija dzīvē nekādas jēgas. Es sastrīdējos, piemēram, ar to meiteni, kur mums bija kopīgs bērns uz doto brīdi. Viņa dzīvo Vācijā, es jau teicu. Man bija tā, es strādāju tur pie viena saimnieka, tajā laikā. Es dzīvoju pa vecāmātes, strādāju tur pie saimnieka. Katru reizi brauc uz turienu, brauc apakaļ, brauc uz turienu, brauc apakaļ. Alkohols un tā tālāk. No rīta vienkārši piecēlos, kārto reizi gāju uz darbu. Pa ceļam mani paņēma mašīna, aizved līdz turienei un ieraudzīju pa ceļu, kā gāja tur tā meitene. Kas notika? Kas tur? Būtībā es visdrīzāk es to do sik por nevaru pateikt un nevaru izskaidrot. Aizejot atpakaļ pie tās meitenes nogalināju un paņēmu no viņas tur telefonu. Aizgāju pie saimnieka, es pie tā saimnieka tur noslēpu to telefonu. Pateicu, ka man ir slikti. Viņš man aizveda pie vietējā felšera. Tur felšers pārbaudīja asinsspiedienu, tas bija paaugstināts. Viņš man aizveda apkārt uz māju. Tā bija pavisam nejauša meitene? Nē, es viņu biju redzējis tur. Nejauša bija tas, ka viņa tajā momentā visdrīzāk gāja. Tas, ka viņa bija pazīstama, tas bija visticamākais cits fakts. Viņš man aizveda uz māju, un viss pēc es tur tā kā atmoroženī staigāju pa māju. Uz darbu es vispār nebraukāju tajā laikā vairs. Man vecānta prasīja, kāpēc es neeju, kāpēc es jā. Un viss pēc nedēļas atbrauca policija pie maniem. Tajā nozieguma izdarīšanas brīdī, ko jūs sajūtāt? Drīzāk es kaut kādu agresīvu, negatīvismu. Tas bija sprādziens? Kaut kādas dusmas, pret ko es pat nevaru paskaidrot. Vai atceraties, kas notika pirms nogalināšanas, proti iepriekšējā dienā strīds ar kādu?
Nē, strīda nekāda nebija. Es saku, es strādāju pie tā saimnieka, es no viņa braucu tur, ieeju veikalā, paņemu alkoholu, aizbraucu uz māju. Tā, katru dienu. Tas strīda, nē. Bet it kā viss normāli bija. Jūs pateicāt, ka jūs aizturējāt. Cik ātri vai ilgi tas notika pēc nozieguma izdarīšanas? Man aizturēja pēc nedēļas. Kā tas notika? Viņi vienkārši atbrauca pie manis uz māju. Man izveda ārā, nekā nepaskaidrojot neko. Aizved uz nozieguma vietu. Tur viņi sāka draudēt, kinologu un tā tālāk. Un, protams, es zinot to, ko es arī izdarīju, noziegumu atzinos. Un viņi man uzreiz pārveda uz Madonas KPZ. Tur es neceros, cik es ilgi nosēdēju. Mani pārveda uz Valmieras izmeklēšanas cietumu. Vai jūs pretojāties aizturēšanas brīdī? Nē. Tas ir... Tāpēc, ka būtībā es jau zināju, kāpēc viņi atbrauc. Jūs gaidījāt? Не то, что varbūt kā gaidīju, es vienkārši zināju, ka es redzēju, ka viņi brauc. Aizmigt jau varēja. Pašā laikā arī smislis vai jēga no tā mukti. No tā izriet viens papildus jautājums. Tajā laikā, tajā nedēļā, pirms aizturēšanas, kādas jums bija sajūtas, emocijas? Vai jūs uztraucāties? Es domāju un uzskatu, ka varbūt banāli būtu skanējis, bet es tādā laikā visticamākais atliķievšies vispār bija, es nesaprotu, kas notiek. Es domāju, ka Mārtiņš Čarelis varbūt pats to neapzināties diezgan labi sevi noraksturoja, jo tā tad viņam ir tā kā divas šīs puses. Ja? Viena tā puse, kas ir varbūt tā sociālā un pareizā, un otrā pusē viņa pretstats, ja, kā viņš pats to nosauca, tā ir tā tumšā pusē, kāds impulsīvs, dusmīgs, uz visu pasauli apvainojies, agresīvs cilvēks. Šo cīņu, teiksim, ar tādu sociāli pieņemamo, sociāli akceptēto personības daļu, un to tumšo pretstatu, ja, to negatīvistiski noskaņoto pretstatu daļu. Tā vislabāk raksturo to Mārtiņa personību. Un jāsaka, ka tas ir mūsdienās jau zinātnē atzīts, ka cilvēkam ir daudz dažādas supersonības, un šīs daudzās supersonības tā kā ir mūsu zemapziņā. Un šai ziņā, kas nosaka tādu psihisko veselību, ja tomēr tās supersonības, viņas nav konfliktā viena ar otru, necīnās. Ja? Vai, teiksim, tā antisociālākā daļa neņem virsroku. Mēs redzam, ka cilvēki, kas turpina izdarīt noziegumus, viņi savā ziņā, ja tā varētu teikt, priekšplānā ir izvirzījuši tādu noziedznieku identitāti. Es esmu noziedznieks, un es esmu zaglis, vai es esmu, nezinu, marmāk, vai es esmu noziedznieks, un pēc būtības aiz tās viņa sociālās lomas viņš arī, teiksim, tādā veidā viņš turpina dzīvot. Un Mārtiņš, jūs teiksim, intervijā mēs varam redzēt, ka viņš runā par šo te savu veco es un savu jauno es, un patiesībā mans jaunais es, īsti pat nevarētu pamācīt manu veco es, jo tas vecais es manu jauno es nesaprotu. Mārtiņa tēvs ģimeni pametis jau sen un tagad dzīvo kaut kur Krievijā. Māte – hroniska alkoholiķa. Rūpes par Mārtiņu un viņa jaunāko māsu jau bērnībā uzņēmās vecā māte. Ģimenē bija arī par Mārtiņu jaunākie pusbrālis un pusmāsa. Pirmos skolas gadus Mārtiņš bija steidzamnieks, taču, kad palicis uz 2. gadu 3. klasē, viss mainījies. Saistībā ar to, ka Mārtiņam nav bijis vecāku, viņš un vecākā māsa skolā tikuši apsmieti. Ar laiku zēns sāk pastrādāt dažādus sīkus noziegumus, par kuriem palika nesodīts. 14 gadu vecumā konfliktu dēļ Mārtiņš aizgāja no mājām un sāka strādāt. Laika posmā no 14 līdz 24 gadu vecumam ikdienā ļoti daudz lietoja alkoholu. Brīvībā ieguvis pamatizglītību. Pēc skolas beigšanas uzsācis attiecības ar meiteni. Mēs ģimenē skaitamies 4 bērni. Visus vecāki ir pametuši.
Man ir vecākā māsa, jaunākais pusbrālis, jaunākā pusmāsa. Vecāki visus pameta. Protams, tas bija sāpīgi, tas nepatika. Lai, piemēram, kaut kā izceltos vai kā, sakās kaut kādi, mazi tur noziegumi un tā tālāk. Un tā kā vecāni bija gados, viņi no sākuma sekoja tam līdzi. Pēc tam jau viņi vairs tam līdzi nevarēs izsekot. Viņa skola nebraukāja, noziegumi sākās ar viņu lielāki. Protams, par to man neviens netiesāja. Bija pēc tam tur noziegums, kas man bija iedots nosacīts, man tā liekas, gads vai pusotrs gads toreiz. Tas ļaunums jau būtībā sākās no kaut kur no mazām dienām. Pats pirmās atmiņas no bērnības ir tas, ka bija atbraucis pusbrālis ar savu tēvu pie mums. Viņi dzīvoja Valkā. Un tas bija Igaunijas robežas, jāsanāk. Bija atbraukuši pie mums. Mēs spēlējām šitajā te dārzā tur futbolu. Iekrita dārzā tur dīķī bumba. Es tai bumba gāja pakaļ, gandrīz tur noslīka. Un pēc tam pie mājas mums bija fotografēšanās. Un es jau būtībā bērnībā biju ļauns. Man tāda sajūta bija. Es visu laiku to jaunāko pusbrāli centos pret viņu, tur viņam pārizdarīt, tur viņu iebuhņi, tur viņam iesist un tā tālāk. Tas būtībā tādas, visu laiku negatīvs kaut kas. Visu laiku kaut kādas negatīvas atmiņas. Ļoti mazi kaut kā pozitīva. Es, piemēram, uzskatu, ka vispozitīvākās atmiņas, kas man ir no bērnības, man bija 7 gadi, kad man nomira vecais tēvs. Vai jums bija mājdzīvnieki? Jā. Kaķis, suns? Kaķi bija, suņi, tur arī mājlopi bija. Tā kā nomira vecais tēvs, būtībā viss sākās ar to. Tāpēc, ka vecā māte vairs nevarēja, mums nevienam līdzi sekot. Tad pie mums atnāca dzīvot onkulis, kurš ļoti daudz tajā laikā dzēra. Un vienkārši tur redzot visu laiku pastāvīgi to dzīvesveidu, tajā laikā vēl bija šitie te kolhozi. Un es braukāju viņam visu laiku līdzi, tur viņš ņēma, tur vajadzēja sienu vākt, to darīt. Un vienkārši redzot visu laiku to dzīvesveidu, tu saproti, ka tas ir pareizi. Viņi tur iedzer, viņi tur uzpīpē. Un 14 gadu laikā man ar onkuli sanāca konflikts. Viņš gribēja man iesist, un es viņam iesistu atpakaļ. Un vienkārši saprotot to, ka viņš alkohola reibumā var nezinu, ko izdarīt, es vienkārši sapratu, ka man tur dzīve vairs nebūs. Es 14 gadu vecumā aizgāju no mājas. Un sāku būtībā dzīvot tādu dzīvesveidu, tā kā es, piemēram, biju redzējis. Kādas jums bija attiecības ar vienaudžiem, ar citiem bērniem? Ne īpaši labas. Es saku, būtībā problēma bija tas, ka ļoti daudzi smējās, ņirgājās par to, ka tev vecāku nav. Ka tu esi viens, tur tāds un tāds. Tu vienkārši centies izpausties, tu centies kaut ko sevi pierādīt. Man būtu tāda iespēja parunāt ar jūsu skolotājiem. Kā viņi jūs raksturotu? Ja mēs, piemēram, atgriežamies kaut kur atpakaļ, varbūt pārlieksim pie nozieguma, tas, kas ir, piemēram, ņemtas intervijas no manas bijušās dzīves vietas, no kaut kādiem cilvēkiem, kas mani pazina. Es tur tagad nesen lasīju, pārlasīju, pirms tam sūtīšanas pie advokātam. Es biju nedaudz pārsteigts par cilvēku atsaucību tas, ka ļoti daudzi cilvēki atsaucās ļoti pozitīvi par maniem, kaut vai, es kaut kāds sevi varbūt tajā laikā to neredzēju, nepamanīju. Es domāju, ka arī no skolotāja puses iespējams, ka būtu tas, kas atsauktos pozitīvi, tāpēc, ka, varbūt, ka bija kaut kas manī labs, vienkārši es tajā laikā to neredzēju.
mēs diezgan labi redzam šobrīd, un pētījumi arī pasaka to, ka nelabvēlīga attīstība bērnībā, agrīnā bērnībā rada pēc tam problēmas socializēties skolās, un es domāju, jūs arī intervijā varat redzēt, teiksim, kad viņš runāja, Mārtiņš runāja par to, ka, teiksim, pusauģu gados sākās šī klaiņošana vēl kaut kur. Mēs acīm varam redzēt no šīs intervijas, kad šajā agrīnā attīstība ir notikusi nelabvēlīgi. Un mēs no pētījumiem ļoti labi zinām, ka tiem, kuriem ir bijuši šī nelabvēlīgā attīstības pieredze, viņiem ir problēmas patiesībā ļoti daudzās dzīves jomās. Mēs saprotam to, ka bērnība un nelabvēlīgie varbūt arī teiksim, šī nespēja integrēties skolas vidē, kad tās ir lietas, kas ietekmē cilvēku uzvedību nākotnē, bet mēs nevaram, teiksim, jebkurā gadījumā mēs nevaram Mārtiņa rīcību attaisnot ar šādu uzvedību, jo ir daudzi cilvēki, kuriem ir tikpat nelabvēlīga bērnība, bet viņi vardarbīgas noziegumus un dzimuma noziegumus neizdara. Sava nozīme ir gēniem. Jā. Ir izdalīts viens rets psihopāta veids, kur daži speciālisti uzskata, ka ir tādi gēni, ka viņš nostātos uz noziedzības ceļa vienalga, kāda vecāka viņam būtu. Ja? Tā ir tāda reta situācija. Antisociāls personības traucējums, tas ir apmēram 2% no populācijas, un lielākā daļā tur ir ģenētiska un vides faktori miedarbība, tā vislabāk būtu teikt. Piemēram, viena no gēnu ietekmēm jau ir vīriešu Y chromosoma, ja? Jo vīrieši vardarbīgus noziegumus veids daudzas reizes biežāk nekā sievietes, ja? Tāpat tās arī dzimuma noziegumus veids vairākas reizes biežāk nekā sievietes, ja? Ka, tādā ziņā, piemēram, ja ir traumatiska ģimene meitenei un traumatiska ģimene puikām, tad drīzāk, ka meitene jutīsies vairāk kā upuris ar kaut kādām depresīvām, trauksmes, ēšanas problēmām, bet vīriešiem būs lielāka tendence uz kaut kādu vardarbību, ja, un arī krimināliem nodarījumiem. Alkohols es uzskatu, starplaiks no 14 līdz 24 gadiem bija ļoti daudz. Man tādi paši draugi, tādā laikā es viņus uzskatīju par draugiem. Tādi paši arī draugi bija, kas visu laiku dzerstījās. Nauda bija, mēs visu laiku braucām, dzērām. Naudas nebija, mēs gājām, strādājām, nopelnījām, atkal dzērām. Tāds dzīvesveids man bija. Alkohola lietošana ir vēl viens etioloģiskais faktors. Ja? No vienas puses varētu teikt, ka alkohola lietošanas tendences nosaka gan ģenētiskie faktori, ja, gan arī šī pati ģimenes faktori, kad cilvēki mēģina ārstēt ar alkoholu trauksmes un depresīvas tendences sevī. Un alkohola lietošana sākas pieaugušā vecumā, kad jau šīs negatīvo emociju, negatīva emocionālās tendences jau ir pieaugušas spēkā. Un tad alkohols atstāja arī sekundāru ietekmi uz galvas smadzenēm, arī uz to pašu pieres daivu, kur ir rīcības plānošana, jo visi zina, ka alkohola ietekmē rīcības seku plānošana ir stipri samazināta, ja cilvēkam liekas jūra līdz ceļiem, un loģiskā domāšana ir atslēgta, kauna un vainas apziņas emocijas tiek atslēgtas, jo tās ļoti daudz saistīts ar šo pašu pieres daivu, un tāpēc alkohola atkarība vai alkohola ļaunprātīga izmantošana ir vēl viena ļoti nopietna problēma un traucējums cilvēkiem, kas ir nonākuši cietumā. Tajos teorētiskos modeļos, kas skaidro noteiktu veidu uzvedību, tā skaitā arī dzimuma noziegums, tiek runāts par to, ka patiesībā tas ir tāds iekšējās barjeras noņēmējs. Alkohols, varētu tā vienkāršākā valodā arī
alkohols palīdz apklusināt iekšējo balsi, kura saka, nedari tā. Tur, protams, attiecībā uz dzimumnoziedzniekiem vēl runā arī, teiksim, par citiem šiem te barjeras noņēmējiem. Piemēram, viens no barjeras noņēmējiem ir pornogrāfija. Regulāri un ilgi skatoties porno saitus un meklējot, teiksim, kaut kādus tur seksu starp māti un bērnu vai seksu ar skolniecēm vai kaut ko tam līdzīgi, teiksim, kaut kādā mirklī tas cilvēks nonāk pie tā slēdziena, kad, te filmā izstāsta, ka tas viss ir normāli, ka tas ir normāls seks. Un tas ir veids, kādā veidā kaut kā mērā cilvēks tiek pārtam savai iekšējai barjerai un līdz ar to pavar to ceļu attiecībā uz noziedzību. Un alkohols šajā gadījumā arī ir tāds pats, teiksim, šīs te barjeras noņēmējs. Vai atceraties pirmo darbu un, pieņemsim, vai atceraties, cik nopelnījāt? Nē, cik es nopelnīju, neatceros. Pirmais darbs, kur es sāku strādāt, tas bija Gateri. Un ar to viss sākās. Tur pēc tam Gateri, meži visādi. Tas bija būtībā mans основной darbs, kur es strādāju pa mežiem un pa Gateriem. Vai atceraties savu pirmo meiteni? Jā. Kāda viņa bija? Viņa simpātiska, laba. Uz doto brīdi viņa dzīvo Vācijā. Mums ir kopēja meita, bet es viņam nekontaktējos. Vai atceraties tās sajūtas un emocijas viņu pirmo reizi ieraugot? Es neatceros, tāpēc, ka mēs pirmā reizi tur aizbraucām, bijām piedzerušies. Un pēc tam? Pēc tam arī bijām braucām piedzerušies. Un pēc tam tas viss izvērtās un izveidojās attiecības. Zinu, ka ļoti privāts jautājums. Ja nevēlaties, varat arī neatbildēt, bet cik ilgi jūs bijāt kopā? Un tur ļoti interesants stāsts ir. Mēs nodzīvojām kopā bijām kaut kur varbūt gadu pusotru. Pēc tam sanāca tā, ka es aizbraucu projām un tur sanāca tāda interesanta situācija. Es visu neatceros, bet pats galvenais bija tas, ka es nonācu avārijā. Nokļuvu. Smagā avārijā. Es gulēju slimnīcā, 24 stundas biju bezsamaņā. Visi ārsti teica, ka būtībā tas nav dzīvotājs. Tā atvesļošanās, viņa ilga aptuveni cik laiku? Pāris mēneši, kaut kur tur 2, varbūt 3 mēnešus. Un tur sanāca, es ar to meiteni biju dzīvojis kaut kur gada pusotru. Pēc tam mēs kaut kur 2 gadi nebijām tikušies. Es aizbraucu uz turienu, viņai jau bija, viņa dzīvoja citu. Tur puisi, teiksim tā. Viņa ar mani tur parunāja. Dēļ manis viņa pameta to puisi. It kā viss bija normāli. Viņai bija vecākais brālis. Mēs viņu kopā sākām strādāt. Atkal par nopelnīto naudu mēs sākām dzerstīties un tā tālāk. Viņa palika stāvoklī. Tā kā viņa negribēja tādu dzīvesveidu, tā kā es vedu visu laiku alkohols un tā tālāk. Viņa paprasīja naudu, lai uztaisītu abortu. Es viņai atteicos. Pateicu, nē, es naudu nedošu abortiem. Viņa prasīja brālim. Brālis pateica, kāds aborts, aizmirst par abortu. Viņa saka, man ir 3 bērni, es tāpat tās dzeru, viss normāli, viss būs kārtībā. Mēs ar viņu sastrīdējāmies. Es tur sāku vēl vairāk dzert. Man vispār aizbraucu, cik es saprotu, kukuška. Pēc avārijas es ļoti spēcīgas zāles lietoju un kopā alkoholu tas vispār. Un atbraucu tenī laikā pie vecāmātes. Un tur tas viss tur laika gaitā arī notika tas noziegums. Viens no lūzuma punktiem Mārtiņa Areļa dzīvē bija smaga avārija, kuras rezultātā viņš guva galvas traumu un ilgāku laiku bija paralizēts. Arī tas var ietekmēt cilvēku uzvedību un izpratni par morāli. Vēl viens etioloģiskais faktors, kas ir bez gēniem un sociālās vides, tas vienīgi ir galvas trauma Pieres Daivas rajonā, jo šajā rajonā atrodas morāle, kas ir vērsta pret sevi un savas rīcības ilgtermiņa seku plānošana. Tātad, ja ir kaitējums šajā Pieres Daivā,
tad arī cilvēks ir vairāk impulsīvs un neapdomā savas rīcības sekas. Ārstiem nebija cerība, ka Mārtiņš pēc avārijas varētu atveseļoties. Slimnīcā tobrīd atradās divas kristietes, kuras uzzinājuši par negadījumu, lūdz ķirurgam atļauju ienākt Mārtiņa palātā un lūgties par viņu. Sākotnēji skeptisks, ārsts tomēr atļāva viņām to darīt. Pēc 24 stundām Mārtiņš pamodās no komas. Atveseļošanās periodā šīs sievietes viņu apciemoja bieži. Tas vēlāk pamudināja Mārtiņu pievērsties ticībai un kļūt par draudzes locekli. Taču viņš atkal atsāka lietot alkoholu un drīz pēc tam arī pastrādāja noziegumu. No jauna ticībai Mārtiņš pievērsās jau cietumā. Sākās jau viss man tādā Daugavpils cietumā. Sēdējām kopā tādu, gan jau varēsiet varbūt kaut ko interviju lasīt. Par viņu arī daudz intervijas ir dotas. Vot. Tur vispār, mēs tur par ticības jautājumiem tur esam strīdējušies. Mums ir bijuši līdz tam, ka mēs esam sakāvušies dēļ ticības. Bet tādā pašā laikā mēs esam atraduši arī kopējo, mēs varam pēc tam kopā nākt, mēs varam kopā pēc tam Dievu priekšā nokrist ceļos un lūgties un Dievam lūgt piedošanu, un mēs varam sēdēt tālāk. Pat mēs gulbī tenī cietumā sēdējām trietā. Es sēdēju, sēdēja, un mums sēdēja. Ir pareizticīgie. Es pēc konfesijas esmu 7. dienas adventists. Mēs nemeklējām atšķirīgo. Mēs nemeklējām tas, kas razdziļēt, tāpēc, ka viņiem ir varbūt tur kaut kādi citi uzskati. Šitais te, kā pareizi skaitās. Teiksim, kaut kādi likumi. Viņiem ir citi, mums ir citi. Mēs nemeklējām atšķirīgo, mēs meklējām kopīgo. Un atrodot kopīgo, mēs varam normāli sēdēt. Mēs varam kopā palūkt, mēs varam kopā garīgu mūziku klausīties, mēs varam garīgu satura filmas skatīties. Kaut vai ar viņa pat varbūt nav, kas filmēs adventists vai pareizticīgais. Atrast šito te kopīgo. Un ja pat ieslodzītie atrastu šito te kopīgo, nebūtu šito te razdziļīnie. Cietumā jau kas razdziļēja šitās te, teiksim, kā pareizi viņas sautās, cietuma kastas. Tas ir lievais, tas ir pravais un tā tālāk. Tas arī razdziļēja. Kamēr būs šitais te, tik nebūs nekā kopēja. Ieslodzījuma vietā, kas bija tas cilvēks, ja tas bija cilvēks, kas tev tā kā pavēra šo ceļu ticībai Dievam? Pirmais es teicu, ka bija tie, kas Valmieras cietumā, sāk ar mani runāti. Protams, tur, tie bija, teiksim, tā pirmie soļi, ka viņi labi, tev tur iedodas tas mūža ieslodzījums, bet tas ir veids, kā tu vari mainīt savu dzīvi un tā tālāk. Un tu jau sāc pakāpeniski par to aizdomāties. Bet, protams, tā pašā laikā tas vecais viņš jau uzvar, tāpēc, ka viņš vēl nav tas jaunais vēl nav uzvaru guvis, tam veciem ir priekšroka. Ļoti grūti salauzt, piemēram, kaut kādus vecos stereotipus. Un tad atbraucot jau uz Jelgavas cietumu, es satikos ar kapelānu Jānu Tautvaitu. Es ļoti bieži ar viņu runāju. Beigās sanāca tā, ka es viņam paprasīju, es saku, gribu atrast vecās draudzes adresi. Tur, kur es biju. Viņš pazina mācītāju, kurš bija draudzes mācītājs. Tas bija Rufus Sadžiboja, Lielvārdas draudzē. Viņš atrada adresi, es viņam uzrakstīju. Es viņam arī paskaidroju to, ka es tajā laikā uzskatīju, un joprojām uzskatu tā, ka kaut kādā ziņā tie cilvēki man ir bijuši un ir tuvāki nekā, piemēram, pati ģimene. Tāpēc, ka es uzskatu, ka man ģimenes nav bijis. Uzrakstīju tur uz draudzi, viņiem izskaidroju to situāciju, ka es uzskatu, ka es esmu jūs pievīlis, ka jūs bijāt tie, kas man kaut kādā ziņā, teiksim, tā deva pajumti, kaut kādu jaunu ieskatījumu dzīvē, bet es uzskatu, ka tas cilvēks pievīla. Mani pārsteidza kapa mācītāja atbildi. Viņa teica, viss ir normāli, mēs esam par to dzirdējuši, mēs tevi nenosodām, mēs tevi pieņemam. Un iespēja robežās arī tev rakstīsim un tā tālāk. Šodien bija tāda interesanta situācija.
Mēs skatāmies, ka daži mūži ieslodzīti, pārējiem ir, kuriem māsas rauks ir. Ir, kuriem tur pat 10 gadiem, ir, kurus tagad viens augustā ies projām, viens tur oktobrī ies projām. Tu tur bieži runājot ar viņiem, viņi saka, ja te tādu izlaistu, teiktu, māte, ņēs brīvību. Es saku, būtībā es nekā līdzi nepaņemtu. Es paņemtu 2 lietas līdzi. Es paņemtu Bībeli līdzi un paņemtu blociņu, tur, kur man uzrakstīt, piemēram, kaut kādu telefonu numuru. Es izietu brīvībā, 90% dodies pazvanītu kapelānam, un kapelāns ļubojas atbrauktu man pakaļ. Pats pirmais, ko es izejot brīvībā, gan jau izdarītu, censtos visticamākais davest līdz kristiešiem to, ka tiešām ieslodzījumā ir cilvēki, kas viņos нуждаются, ka iemācīties nesudžīt varbūt tur pēc viena netiesāt, tāpēc, ka katrs cilvēks ir individuāls. Daudzi ieslodzītie, un tā skaitā Mārtiņš, pievēršās ticībai un reliģijai, jo patiešām cilvēki meklē dzīves jēgu. Ja? Un īpaši, ja cilvēki ieliek mūža ieslodzījumā, protams, arī tad, ja ieliek uz kādu laiku, bet šis laiks arī ir pietiekoši ilgs, tad noteikti cietumā jāsastopas ar dzīves jēgas jautājumiem. Šo dzīves bezjēdzību ieslodzītie gan piemin, tā skaitā arī Mārtiņš pirms nonākšanas cietumā. Bet savu dzīves jēgu pirms tam krimināla pārkāpēji atrod tiešām tādās stresa situācijās un adrenalīna meklēšanā. Vai arī, piemēram, dzīves jēgas jautājums palīdz kaut kā atrisināt alkohols un narkotikas. Ja, jo tomēr veidojas kaut kāda veida iluzora pasaulē, un tas ir pavisam cits stāvoklis nekā esot skaidrā. Tātad, nonākot cietumā, pieeja tādiem pasākumiem ir, ja arī vispār neiespējama, tad ierobežota. Un, cilvēkam dzīves jēgu bieži vien dod kaut kādas fantāzijas par nākotni. Tad nezinu, kādreiz es būšu bagāts un slavens, piemēram. Ja? Nonākot cietumā, ir skaidrs, ka tas nepiepildīsies. Ja? Un līdz ar to tas ir ārkārtīgi smags stāvoklis, varētu teikt. Tāpēc, protams, ieslodzītie pievēršas reliģijai. Ļoti bieži saistībā ar tie cilvēki, kas ir izmainījušies, kas ir, varētu teikt, veido šo savu jauno identitāti, viņiem ļoti svarīgs elements kļūst, ja varētu teikt, savā veidā, dažādās veidos, ja varētu tā teikt, šī grēku izpirkšana vai kalpošana. Citiem vārdiem sakot, es agrāk biju cilvēks, kas nodara citiem pāri. Es saprotu, ka un to arī Mārtiņš teica, ka viņš saprot, ka viņš jau nevar atgriezt cilvēku, ko viņš noslapkojas. Viņš vairs nevar novērst to, kas ir noticis. Un priekš daļa no šiem cilvēkiem, kas ir mainījušies, priekš viņiem ļoti svarīgi kļūst tas, ka viņi kaut kādā savādākā veidā var kalpot sabiedrībai un teikt, ka vecais es biju tas, kurš dara cilvēkiem pāri, mans jaunais es tagad ir tas, kurš mēģina palīdzēt citiem cilvēkiem. Un to mēs redzam arī no šiem bijušiem ieslodzītiem, ka priekš daļa no viņiem ļoti svarīgs, piemēram, daļa no viņiem kļūst par sociāliem darbiniekiem un iet, piemēram, arī, Latvijā arī ir zināms, gadījumi, kad cilvēks, kurš ir bijis rūdīts recidīvis, tagad ir sociālais darbinieks. Kā jums pašam šķiet, vai tas sods ir pelnīts vai nav? Ja ņemt, piemēram, to, ka ir atņemta jauna cilvēka dzīvība, neskatoties varbūt pat ne uz ko citu. Kaut kādā ziņā iespējams, ka jā.
Es varu teikt, ka nē, bet tādā pašā laikā kaut kur dziļi tur ir pretstats uzskatīt, ka jā. Tāpēc, ka, ja ņemti pēc kaut kāda, piemēram, bībeliskā principa, Bībelē uzrakstīts tur nenogalināt. Tu, piemēram, esi nogalinājis un atņēmis cilvēkam dzīvību. Vai spravedlīva vai nespravedlīva, es, piemēram, uzskatu, jā, varbūt ir taisnīgi, bet tādā pašā laikā tur atkal lēmumu jau nepieņemam mēs. Lēmumu pieņem kaut ko tiesa, prokurors, tur advokāts un tā tālāk. Ja viņi, piemēram, uzskatīja, ka varbūt man jāatrodās šeit, varbūt, ka tā arī ir. Tiesā es būtībā atzinu izzādzību, nogalināšanu. Būtībā izvarošanu es neatzinu. Es drīzāk es viņu nevaru atzīt, tāpēc, ka būtībā nav neviena pierādījuma tam. Man bija tajā laikā sakarā ar to, ka es lietoju zāles un lietoju alkoholu. Man bija veselības problēmas, tāpēc, ka es tādu to nevarēju izdarīt. Mārtiņa atbildē par to, vai viņa sots ir pelnīts, protams, ka viņa ir tāda pretrunīga. Ja? No vienas puses viņš saka, ka sots ir pelnīts, tai pašā laikā skaidrs, ka tas ir ļoti maz ieslodzītie, kas līdz sirds dziļumiem uzskata, ka sots ir pelnīts, jo tai pašā laikā viņš saka, ko viņš darīt brīvībā. Viņš neatbild uz jautājumu tā, sots man ir pilnīgi pelnīts, par tādu nodarījumu es neesmu pelnījis brīvību, tāpēc, ja man to piedāvāt, es nekādā gadījumā šādu priekšlikumu nepieņemtu. Viņš saka tā, tiesā es atzinu izzādzību, nogalināšanu, izvarošanu es neatzinu. Ja? Tie ir tādi interesanti vārdi. Viņš nesaka, es to neizdarīju. Es to neatzinu. Ja? Faktiski sanāk, viņš saka taisnību. Ja? Jo, ja viņš to ir izdarījis un teiktu, es to neizdarīju, tad viņš melotu. Bet viņš saka pilnīgi pareizi, es to neatzinu. Ja? Tā parasti nerunā cilvēki, kurus apsūdz nepatiesā nozieguma izdarīšanā. Ja? Mārtiņš saka, visdrīzākais es to nevaru atzīt, tāpēc, ka būtībā nav neviena pierādījuma tam. Atkal viņš runā tā kā advokāts, nekā tas, kurš pats ir bijis iesaistīts. Ja? Tātad es neatzīstu tāpēc, ka nav pierādījuma. Nevis tāpēc, ka tā varbūt ir šī rūgtā patiesība. Tad, protams, viņš piemin šīs veselības problēmas. Mārtiņš izvairās parunāt par to nogalināto meiteni vairāk. Jā. Piemēram, tad viņš min, ka viņš viņu pazina, bet viņš viņu nemin, piemēram, vai viņa bija simpātiska, viņam simpatizēja, jā, vai viņam bija seksuāla kaut kāds iekāri vai fantāzijas uz viņu. Tātad, jā, Mārtiņš atkal apzināti vai neapzināti izvairās iedziļināties, kādi tad bija dusmu iemesli, kam sekoja nogalināšana. Ja? Jo mēs jau saprotam, ka ne jau tāpēc, ka viņš iekāroja mobilo telefonu, kuru viņš tur pēc tam noslēpa pie saimnieka. Acīm redzot, starp viņu un to meiteni ir noticis kaut kāds dialogs, ja, kur varbūt iepriekš sadusmotais Mārtiņš, varbūt uz tā pamatā, ka ir šis fiziskās abstinences sindroms no alkohola, bet tā meitene ar kaut ko viņu aizkaitināja. Ja, bet viņš nemin, vai tur bija kāds seksuālais piedāvājums. Ja, kā var braucot garām, teiksim, atgriezties, nevis aiziet uz darbu, bet atgriezties pie tās meitenes. Intonācijā, tomēr aprakstot šo situāciju ar meiteni,
iztrūkst šis emocionālais pārdzīvojums, kaut kāds ir tāds drīzāk tāds nolīdzināts runas tembrs, piemēram, kas ir pavisam savādāk, kā mēs redzējām, kad Mārtiņš runā par savu vectēva nāvi. Mums ir patiesībā dziļāk jāpaskatās uz to pašu noliegumu faktu. Ko īsti noliegums nozīmē cilvēkam? Un, ja jāsaka, par kuriem cilvēkiem vajadzētu satraukties, likumpārkāpējiem vajadzētu satraukties visvairāk, un kurus es teiktu, kur ir visbezcerīgākie klienti. Visbezcerīgākie klienti ir tie, kuri pilnībā atzīst noziegumu, kuri saka, jā, es to izdarīju, man tas patika, un es to darīšu arī tā turpmāk. Ja mēs skatāmies uz to noliegumu, tad jautājums ir, vai viņš noliedz sev, vai viņš noliedz mums, apkārtējiem sabiedrībai. Ļoti bieži, un attiecībā uz dzimumu noziegumiem, jo īpaši, aiz šī nolieguma slēpjas kauns. Un kauns dažkārt var būt arī ļoti liels resurss pārmaiņām. Man ir tik liels kauns, teiksim, un tāpēc es neatzīstu. Bet es gribu mainīties. Es gribu nonākt tādā situācijā, ka es vairs neizdaru tādas lietas, par ko man būtu tik ļoti jākaunās. Uz noliegumu mēs patiesībā, šajā gadījumā mēs īsti nezinām, vai tas šajā gadījumā būs traucēklis, vai varbūt tiešām aiz tā Mārtiņa noziegums lēpjās tik liels kauns, ka tas ir bijis par, teiksim, tādu pamatu viņam mēģināt meklēt izēju un mēģināt kaut kā tikt galā ar šo situāciju. Vai jūs uzskatāt, ka esat labojies? Es jau varu pateikt, ka es esmu labojies, bet, kā jau es pateicu intervijas sākumā, es uzskatu, ka man vēl daudz kas ir jāmaina. Ja, piemēram, šo brīdi man būtu atnākt un pateikt, tev ir iespēja iziet brīvībā, visticamākais es paprasītu kaut kādu iespēju atrasties kaut kādu laiku, vismaz kaut kādā resociācijas centrā, jā. Tāpēc, ka šeit ir viens sabiedrības loks, tur ir cits sabiedrības loks. Un, lai pilnvērtīgi iekļauties tajā sabiedrības lokā, tu nevari prosti iziet no šejienes, atrodoties tik daudz gadus ieslodzījumā, prosti tevi izmet ārā un viss. Vajadzīgs ir kaut kāds laiks, lai tu vari pilnvērtīgi iekļauties tajā sabiedrībā. Jā, un pielāgoties. Jā. Kādi ir tie ikdienas pasākumi, teiksim, tā resocializācijas pasākumi šeit ieslodzījumā, kuros jūs iesaistāties? Varbūt kaut kāda semināra notiek vai tam līdzīgas. Tas tā no galvas jums nepateikšu. Es jums varu pateikt tādā veidā. Tūlītās es jums parādīšu. Tāpēc, ka man tā jums būs grūti pateikt atbildēt uz jums uzdoto jautājumu. Pārsvarā visvairāk darbs notiek ar psihologu. Pēdējā laikā noticis ar probācijas dienestu. Šitiem te probācijas dienas braucot, piemēram, ar šitādu programmu viņi braukāja pie mums. Mediācija tātad. Pēc tam ar psihologu, piemēram, mēs gājām šitādu programmu. Kā pats vērtējat Mārtiņu, vai palīdz? Kaut kādā ziņā palīdz, tāpēc, ka jebkura piedāvātā programma sniedz kaut kādu jaunu informāciju. Un viss ir atkarīgs visdrīzākais no manis paša. Vai es vēlos, piemēram, savā dzīvē kaut ko mainīt? Savā ikdienā, savos vārdos, savos darbā, savās darbībās un savā attieksmē. Ja es vēlos, tad man programma palīdzēs. Ja mēs tā kaut kā loģiski domājam, ja jūs iedomājaties, ka ir cilvēks, kuram ir darbs, kuram ir dzīves vieta, kurš strādā,
kurš ir mēģinājis un izveidojis attiecības, un jautājums par to, nu, teiksim, tev ir viss šīs lietas, nu, tad patiesībā izdarot noziegumu, tu ļoti daudz ko vari pazaudēt, vai ne? Bet, ja mēs domājam, teiksim, ja no tās sabiedrības puses ir atraidījums, ja tev ir jādzīvo uz ielas, tev patiesībā nav kur dzīvot, neviens tevi kā darbinieku negrib redzēt savā uzņēmumā, tad patiesībā, nu, tā teikt, tu esi dzīvo uz ielas viens pats, un tad es domāju, ka daļa no šiem cilvēkiem ar ļoti gariem, nu, termiņiem, dažkārt viņiem viņi var nonākt pie šī secinājuma, ka patiesībā cietumā man ir labāki apstākļi nekā sabiedrībā. Mārtiņš ir iegūs pavāra šo izglītību, nu, viņš aizies tagad meklējot darbu, aizies pieteiksies par pavāru. Viņam uzdos jautājums, kur tu biji pēdējos 25 gadus. Un tad būs jautājums, ja viņš teiks, nu, mani par slepkavību un izvarošanu iesēdināja, piesprieda mūža ieslodzījumu, 25 gadus nosēdēja cietumā. Jautājums ir par darba devējiem, vai viņi gribēs šo Mārtiņu redzēt savā restorānā vai, nezinu, savā kafejnīcā. Un jautājums vienu reizi varbūt ir, varbūt kaut kā Mārtiņš tiks ar to situāciju galā. Bet ja tā jau ir 7., 8. reize, kad viņš saņem šādu atbildi, es domāju, te ir ļoti grūti. Patiesībā, tas būs ļoti sarežģīti. Mārtiņš saka tā, izejot no ieslodzījuma, 90% pazvanīt savam kapelānam. Ja? Tas ir tāds viņa aprēķins, ja? Ar 10% gadījumu, ko tur darīt, ja? Tā 10% paliek tomēr, ka es aizeju pie vecajiem draugiem, ja? un atkal meklēju kontaktu ar viņu. Piedāvājam, tas 90/10 ir tikai tāds skaitlis, kas izdomāts cietumā. Jāsaprot, ka cilvēks iziet brīvībā, viņš sastopās ar pavisam citiem kairinājumiem. Viena lieta ir kairinājums cietums, ja, un es tur esmu ierobežots. Cita lieta, es izēju reālajā dzīvē. Viņš sastopās ar citiem kairinātiem, aktivējas tas otrais personības tips. Tā tumšā antisociālā personība, jo šajā ziņā smadzeņu celiņi šajā virzienā ir labāk ieslidināti nekā strādāt tur kaut kādā darbā pa nelielu aldziņu, kur priekšnieks tev nesaka neko labu, bet pārsvarā kritizē. Kaut kādā mērā piedot pašam sev kaut kādas lietas vai lūgt piedošanu. Un, teiksim, šie visi elementi ir daļa no šī identitātes transformācijas procesa. Es domāju, pats lūgšanas fakts jau ir svarīgs elements. Bet dažkārt es saprotu, ka, teiksim, un es domāju, ka Mārtiņš arī apzinās to, ka viņš atbildi nesaņems. Es saprotu un apzinos to, ka mani vārdi varbūt nespēs savot. Es nezinu, kas to redzēs. Varbūt redzēs arī tie cilvēki, kuriem es esmu pāri nodarījis, kurus esmu sāpinājis un tā tālāk, bet es saprotu to, ka mani vārdi varbūt nespēs mierināt to cilvēku sāpes, ko es esmu izdarījis. Es vienīgi varu lūgt viņiem piedošanu un protams, tādos momentos ir grūti atrast iespējamos vārdus, tāpēc es varu lūgt vienīgi piedošanu par to, ko es esmu izdarījis. Un jebkuru cilvēku, kur es sāpinājis savos gados, kamēr es esmu atradies brīvībā.